Un pirmā nominācija – Gada iniciatīva. Ar Edgaru Dejus iepazīstinās Renāte. Sen Lielaudzes ezers nebija tik ļoti šūpināts ar laivām un makšķernieku bariem. Pateicībā par uzmanību ezers palielinājās ar savām brangajām zivīm. Atceroties slaveno citātu no Paula Koljē, neatkarīgi no tā, kas tu esi un ar ko nodarbojies, ka tu pa īstam kaut ko vēlies, tu to sasniegs. Šie vārdi pavisam noteikti raksturo Edgaru Dejus, kuru vadībā notika pirmās Lielaudzes asaru sacensības. Šodien ir diena, kad godinam ne tikai notikušo pasākumu, bet arī viena cilvēka centiens un dedzību, kurš spēja savākt kopā 16 komandas aizraujošā sacensību pasākumā. Edgars vīrs, kas ieguldīja ne tikai savu laiku un enerģiju, bet arī sirdi un dvēseli šajā pasākumā. Viņa iedvesma un līdergars bija kā pamats visam, kas šajās sacensībās notika. Vēlos izcelt pāris lietas, kuras norganizēja Edgars. Pateicoties daudzo sponsoru piesaistē, balvu fonds bija daudz pievilcīgāks sacensību uzvarētājiem. Ļoti būtiski arī atzīmēt, ka visi jaunieši, kas bija ieradušies uz sacensībām, saņēma balvas. Tas noteikti motivē šos jauniešus turpināt makšķerēt. Ļoti oriģināli un neredzēti bija arī Scrabble and Battles kausi, kur sponsorēja pats Edgars. Ņemot vērā Edgara principiālo nostāju, tad šajās sacensībās nevienas zivs netika izvesta krastā. Kā saka Edgars, nobučo un palaid. Zivs turpināja dzīvot ezerā, un Lielaudzes ezera fonds kļūst tikai bagātāks. Paldies, Edgar, par tavu veltījumu, darbu, aizrautību šajās sacensībās. Un mēs ceram, ka nākamgad ezers atkal šūpos laivas un sacensību gars. Pirms vēl varbūt aizved uz viņu savu templi. Edgar, varbūt tev ir kāds vārds, ko vēlies teikt? Tu labāk tur ātrāk, ja? Labi, dodies nezināmajā. Mēs tevi neredzēsim, bet tevi dzirdēsim varbūt.